tur definīcija, kas man pašam tāda ļoti iet pie sirds, ir kaut kāda tāda definīcija, ka tā ir kaut kāda to iespēju, protams, naudas pelnīšanas iespēju ķeršana vai tur atrašana, arī tad, ja tavā rīcībā nav visam nepieciešamie resursi. Tāpēc, ka resursi mums nekad nav. Tas uzņēmējs ir tas, kas mums sabīja kopā. Atrod kādu, kas naudu iedod, atrod to ideju, iepārdot to ideju. Tā kā viņš ir tāds, kas saorganizē visu ko lietu. Un pēc tam paņem visu pēļņu sev lielāko daļu pēļņu un paliek bagāts. Tur IT, ķīmija, droši vien tur bioloģija, fizika jau ir tāds ļoti smalki, kur, domāju, fizika, filozofija, piemēram, kaut kas tāds. Teorētiski, protams, bet enerģētika. Tev kas šeit mēs varētu aiziet līdz arhitektūrai, droši vien līdz celtniecībai, būvniecībai, līdz viskaut kam. Tad, laikam mīnus visām egzaktējām zinībām. Kāpēc cilvēki tā kā, mūk no tām egzaktējām, no tiem egzaktējiem priekšmetiem un, tā kā... Sarežģītas. Jā, tik loģiskā domā. Tāpēc, ka sarežģīti, es domāju, pirmām kārtām jau sarežģīti. Sarežģīti. Labākais veids, kā pašam kaut ko iemācīties, ir censties mācīt citiem. Domāju, arī jūsu skolotājs ir daudz iemācījies, pateicoties šai iespējai. Tas pats labākais veids, ja tu mēģini citam kaut ko izskaidrot, tad tas pats labākais, kā tu vispār kaut ko var iemācīties pats. Kā darba devējs, ko es vērtēju cilvēkos? Darba devējs. Protams, ir kaut kāda vesels, varbūt tās saraksts ar to, ka tur ir kompetence un ir jāzina, ir jāsaprot tā tālāk. Bet es pats personīgi visaugstāk vērtēju cilvēkos to, ka viņi ir kaut kādi tādi dzīvie cilvēki. Es paskatos acīs un es saprotu, to cilvēks varētu strādāt kopā. Tāpēc, ka viņš grib kaut ko iemācīties, viņš kaut ko vispār grib, viņam tur ir, es to nespēju varbūt tās izteikt vārdos, ir kaut kāda ķīmijas lietas, ka tu vienkārši paskaties, tur redzi, ar to būs forši kopā strādāt, ar to nebūs forši. Bet es domāju, kaut kādu tādu mērķtiecību un to, ka viņi kaut ko grib, ka viņi grib attīstīties. Varbūt tā.